kad bērns izvēlas piedzimt konkrētā ģimenē, viņš tātad piemeklē savu attiecīgu mammu un tēvu. Bet principā tā dvēsele, kas ienāk ģimenē, viņa ir šajā dzimtas kokā jau arī iepriekš dzimusi un ir bijusi kā kaut kāda vecmāmiņa vai vectētiņš. Un šis dzimtas koks, var teikt, veicina šo savu attīstību caur savu karmisko programmu risināšanu. Un rezultātā tā dvēsele tad izvēlās šīs savas programmas un savā dzīvē tās arī kaut kādā mērā visu laiku risina. Un ja cilvēks saprot, kas tas ir, kādu programmu viņš sevī nes pa mātes, pa tēva līniju, tad viņam ir vieglāk visu transformēt un attīstīt vispār gan sevi, gan savu dzimtu. Ir iespēja izmainīt pat sava dzimtas koka šo te nākotnes versiju. Visu, ko mēs darām šodien, ko mēs darām tagad, mēs ietekmējam rītdienu ar savu domu, lēmumu un darbību.